Twisted Sister. What kind of a man desecrates a defenseless textbook? I've got a good mind to slap your fat face. You are destroying your life with that garbage. All right, Mr. Sister, I want you to tell me, no, better yet, stand up and tell the class, what do you want to do with your life? I want to rock! Twisted Sister, Stay Hungry, paliec izsalcis, trešais studijas albums. Iznāca 1984. gadā, tieši 68 gadus pēc Rasputina nāves. Kāds tam sakars ar šo albumu? Pilnīgi nekāds! Fun fact. Tātad, kas man te ir rokās? Kas viņām ir mutē? Viņām ir kaut kāds kauls, viņš tur ēd. Visi paņems burtiskā nozīmē. Albuma nosaukums, albuma vāciņš. Albumu producēja Toms Vermans. Viņš ir čalis, kuram ļoti patīk klasiskais smagais metāls. Tā laika New Wave of British Heavy Metal. Jā, nu tas ir Dee Snyders uz albumu vāciņu. Viņš ir ļoti izsalcis. Viņš ir palicis izsalcis. Vismaz 84. gadā viņš bija ļoti izsalcis. Tāpēc albumu sauc Paliec izsalcis. Domā, ko tu gribi. Twisted Sister. Bomba, normāli, lālē, Džeki. Sako, gribu pa viņu izskati. Grupas sastāvs, bundzinieks AJ Pero, ģitāra, JJ's francūzis, basģitāra Marks the Animal Mendoza, kas pa dzīvnieku. Solo ģitāra Erijs Ojeda, pirksteins viņam kļička. Protams, pie vokāla Rocky Gone, Dee Snyders vai Dee Spidermans. Rock mūzikas lāpnes tiešākajā nozīmē. Viņš ties priekšā Kongresa namā, ne jau Rīgā, 85. gadā, pretī Baltānam Sijā, kurus jau es esmu pieminējis, kādā agrākā epizodē izcīnīt mūsu tiesības, runāt visādas, jebkāda veida muļķības uz diska. Protams, vispirms uzlīmējot šo te uzlīmes slaveno, kur jūs esat redzējuši tādos albumos kā Bermuda 2 stūrs, Sapni nepiepildās, vai arī, piemēram, Intars Pusuls, Man viss pohuj. Vaniļa, karamele un upene, Twisted Sister. Pasiet, grupas biedri visi pie galda sēž. Es teiktu, grupas imidžs ir tik divdomīgi nesaprotams daudziem cilvēkiem arī vēl šobrīd, arī tad, ka varbūt iespējams tāpēc grupa ilgi netika pie līguma ar izdevniecības kompānijām. Vienkārši, bija grupas kā Kiss, jā, protams, Alice Coopers, teātrisms, New York Dolls, pieminēsim, man liekas, tieši Twisted Sister vispār nāk no New Yorkas. No New Jerseys, ja, vispār, jā, un bija slavena grupa New York Dolls, uzskatīt par tā laika Amerikas atbildi grupai Rolling Stones. Viņi vēl uzstājās tādu glamouru, ja, teiksim tā, sāka visu glamour rock kustību. Twisted Sister paņēma šo ideju un uzgriez uz 11, reiz 10, plus 9. Pastāv uzskats, ja šī grupa būtu bišķiņ streamlainojusi savu izskatu, kā piemēram šādā bukleta iekšfotogrāfijā. Panākumiem bagātāka grupa tā jau būtu sen. Bet puiši turējās pie sava, nelikt nevienā. Teikt savādāk. Grupa jau ir dibināta 70. sākumā, ja nemaldos sākusi kustību 73. gadā. Dee Snyders tikai grupai pievienojās
1976. gadā. Visus šos gadus nospēlējot apmēram lokālajā sīnā Ņujorkas apriņķos, un tur ir guvuši lielu sekotāju skaitu. Bet iespējams arī ar to pašu ierobežojuši savu kaut kādu izaugsmu, bet es neteikšu, ka Ņujorka būtu maz vietiņa. Bet vai šis vispār ir glam rocks vai glam metals? Glams jau tīri vizuāls. Skanējums tīrs hardroks manās acīs. Šis albums jau velk uz metālu. Iepriekšējais albums, kas ir otrais, You Can't Stop Rock and Roll, arī turpina pirmā albuma gaidas. Ir smagnējs, normāls, ciets tev! Pirmā dziesma, Stay Hungry. Šis ir gabals, kad tu riktīgi gribi ēst. Paklausīsimies liriku. Stay hungry. Feel the fire. Stay hungry. Don't explode. Stay hungry. Feel the desire. Stay hungry. You're alone. Kārtīgi īsta rock mūzikas liriskā klasika. Vienmēr vajag uguni. Vienmēr vajag kaut kādu vēlmi. Nevajag uzsprāgt. Tu esi viens. Otrā dziesma. We're not gonna take it. Nē, mēs to neņemsim. Nekādā gadījumā. Protesta klasika. Šis ir lielākais Twisted Sister hits. Jā, numur 1. To pat izmanto politiķi. Lai vai kādā kontekstā šī dziesma būtu, viņa nav pilnīgi tiešos vārdos uzrakstīta. Tu vari viņu interpretēt kā vien vēlies. Nē, es nepakļaušos, vai tas būtu tavs skolotājs, tavs priekšnieks, tavs pasnieks vai tavs pienvedējs. Jūs saprotiet? Ar viņu mēdz gadīties visādi piedzīvojumi. You're gonna burn it. Trešā dziesma – Burn in Hell, sadēdz hellē. Dziesma ir no velna skatu punkta. Ja tu sekosi man un ies visādās ļaunās likstās, kas ar tev notiks? Tieši tā, tu sadegsi hellē. Normāls gabals. Vispār šī gabala dziesma, es domāju, bija protests pret kristietību sākumā tendēts, bet laikam nē, tas ir tikai skata punkts un tā ir tikai vīzija no televīzijas TV 666. Šī dziesma arī parādās filmā Pee-wee's Big Adventure. You're gonna burn in hell. You're gonna burn in hell. How's it going? Ķipa viņi filmē videoklipu un pēkšņi Mr. Pee-wees iet mačī garām un what the fuck is this? Ceturtā dziesma. Horror punk. Horror tērija. Horror kafetērija. Dziesmas sastāv no divām pārtiem. Pirmā būtu Captain's Howdy's un otrā Street Justice. Captain's Howdy's, kas tas ir? Šis bija Dee Snider domu grauds. Viņš idejiski vēlējies sacensties ar 80 slasher ikonām kā Fredijs Krīgers, Jasons Voorhees un Michaels Myers.
viņam tas gluži neizdevās, bet 98. gadā iznāca filma Strangeland. Nu, daudz lielos ekrānus šī filma neredzēja, bet viņi tādi, varbūt maz cool followings ir, Twisted Sister fanāti pulkā. Kapteinim Haudijam patīk sniegt apgaismību saviem upuriem caur rituālistiskām sapēm. Viņa filozofija balstās uz modernu primitīvās kustības, kas ir pamats visām ķermeņa modifikācijas, tā kā modas kliedzienam. Tetovēšanās, piercingi, tuneļi, bēdras krāteri, nogriez roku, pokuļi. Tēls nekļuva baigi slavens, bet, Dee Snyders vismaz savu super gabalu uzfilmēja un var justies laimīgs. Filma ir pilnīgs mēsls, 1,1 miljonus budžets, $713,239 ir kasē. Super, papīs 400 štukas, bļeģi, varēja iedot man zaļa balna. Šī dziesma rulē. Vienkārši, himna jebkuram roka fanam. Bet, protams, ja jau tu esi elitists, nē, tur taču tā švaka ģitāriņa. Iebāz savu D standartu tuningu sev dirsā. Šis ir klasisks Twisted Sister pisiens, normāls gabals. Videoklips vienkārši fantastisks. Atkal skolotāja tēls tiek pilnīgi pazabots un nespēja tikt galā ar rokupāciju, ko veids Twisted Sister, jaunatnes galvās, šausmas, startos. Mēs sāksim domāt par sevi. Jūs mūs te ieliekat kaut kādās klasēs, un mēs te tagad visi būsim tā kantaini kā 4 stūri. Nē, es būšu akmenists. Ne jau olas apaļš, ka es būšu visādiem stūriem, pat tādu heksagonālo filozofisku dziesmu. Katrai filozofiskai ērai paredzēt, bet jā. Can't believe I'm through. Gabals numurs 6. Cena. Uz atlaidi? Nē, šī ir īstā cena. The Price. Izcila balāda. Es teiktu, gadu ātrāk nekā Home Sweet Home. Tad pirmā glam metal balāda, tā varētu teikt. Jā, visās dokumentālajās rokķenēs pieminēts, ka Home Sweet Home ir tā pirmā super balāda. Es teiktu, ka šī būtu. Varbūt, jā, Motley Crue bija komerciāli veiksmīgāka tā visa, kā tu teiktu. Bet emocijas sit augstvielni šī dziesmā. The Price simbolizē to cenu, ko tu maksā, upurējot daudz lietas dzīvē, lai nonāktu, kur tu vēlējies būt. Te runājot īsti par mūziķu karjeru, to arī var attainot uz daudz ko arī citu dzīvē. Vienmēr uz kaut kas jāupurē. Visu nevar paspēt. Izvēlēs pareizi. Priekš sevis. Galvenais atdod mērķi. Seko savai sirdī. Un viss izdosies. Es tev ticu. Tā ir cena, kas ir jāsamaksā. The Price. 7. dziesma Don't Let Me Down. Lūdzu, nē. Nelieciet man vilties. Nav. Labi. Gāžam gāzgrīdā. 8. dziesma. Baigais nezvērs. Kas pan nezvēr. Tu visu. Tu dzirdi. Tu visu. Jūti. Tu esi. Nezvērs! Sick Motherfuckers. Fana klubs Twisted Sister saucās The Sick Motherfuckers of Twisted Sister. Šī dziesma ir veltīta tieši tiem faniem, kas ir šai grupai sekojuši līdzi jau no pašiem pirmsākumiem. 70. gadiem, kā Dee Snyders apgalvo, šo dziesmu nekad neskandinās pa radio, tā kā arī lielākajā daļā varbūt viņi pat nepatiktu, bet viņi tieši veltīti tiem oriģināliem faniem. Tie, kas bijuši cauri visiem sūdiem ar mums kopā un vienmēr!
Nu ko, te no jums bija Twisted Sister, Stay Hungry. Diezgan spēcīgs albums, tā īstenībā pirmo reizi kārtīgi noklausoties šo ierakstu. Es teiktu, hei, paķeriet, iečkojiet paši, gan jau jūs atradīsiet kādu meldiņu, kas jums arī tīk. Un varēsiet tu izmantot kā zvana toni, un kad cilvēki pieņemsim maksimā gaida rindā, un jums pēkšņi sāk skanēt We're not gonna take it, no! Uzreiz parādīsies otrā kasiere. Nu, es tev pasaku, es tev garantēju. Tā kā jā, paliec izsalcis un klausies Twisted Sister. Seko saviem sapņiem, cena ir jāmaksā.